Mēs patreiz tā veikli pārējām uz mūsu mājokļa otro stāvu, un otrajā stāvā mūs sagaida mūsu otrā paneļdiskusija. Un, lai mums nav tik vientuļi uz šīs skatuves, es aicināšu mums pievienoties Paula Eitberģi. Viņa jau mums ir uz šīs skatuves kāpusi. Kur ir Paula? Sagaidām aplausiem. Bet šajā diskusijā vairs nekā žūrijas dalībnieks. Šeit jau ir daudz praktiskāku un citu skatījumu. Sagaidīsim arī Sijā Ādažu namsaimnieks apsaimniekošanas daļas vadītāju Ivetu Amoliņu. Kamēr mums Ivet nāk, Arnis Neimanis, mūsu šī pasākuma lieldraugs no Rīgas nama pārvaldnieka, māju atjaunošanas nodaļas projektu vadītājs. Ivet jau savu vietu bija izvēlējusies, un kuru vietu izvēlēsies Oļegs Kukuts, Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes tehniskais direktors. To mēs tūlīt redzēsim. Oļeg. Nāk arī viņš. Vēl divi krēsli ir brīvi. Viena no tiem Aina Lūsēna, AL Nami energoefektivitātes projektu vadītāji no Saldus. Jā. Un noslēdzot šo te runātāju dzīvokļu īpašnieku korporatīvās sabiedrības Aivītas valdes locekle un energoefektivitātes projektu vadītāja no Bauskas novada Ingrīda Levko. Cik jūs man te ir daudz, vai ne? Jā. Bet katrs ar savu stāstu, savu pieredzi un iemeslu, kāpēc mēs tieši jūs esam uzaicinājuši šajā paneļa diskusijā, kur tad, kad pirmajā stāvā mēs iepazināmies ar visiem regulējumiem, ar situāciju, ar skaitļiem, tad tai otrajā stāvā mēs tā praktiskāk ķersimies pie lietas. Un jūs te esat vairāk tā kā tādi praktiķi uzaicināti. Katrs tomēr ar savu skatījumu, no savas perspektīvas, un tieši tāpēc es ceru, ka tā paneļa diskusija, kas mums saucās kā neuzkāpt uz grābekļa, liels prieks, ka cilvēks, kas nes tos krēslus arī uz skatuves, neuzkāp uz grābekļa, būtu vēl sliktāk, bet gadās, vai ne? Jūs piekritīsiet. Un es pieļauju, ka jums katram vai nu ir nācies procesos un ieviešanā to izdarīt, vai nu jūs esat redzējuši kādu, kuram tas ir negribot izdevies. To visu mēs uzzināsim no jūsu pieredzes stāstiem, bet sāksim varbūt tās ar tādu izlīdzināšanos. Un es jums izlasīšu vienu teikumu, kas ir no mājokļa pamatnostādnes, šī 23. 27. gada plāna, ka viens no noteicošiem apstākļiem, lai dzīvokļu īpašnieki vienotos par savu dzīvojamā fonda uzlabošanu, ir efektīva mājas pārvaldīšana. Un skan ārkārtīgi pašsaprotami un vienkārši, bet kas tad īsti ir? Ko jūs katrs kā praktiķis no savu skatpunkta saprotat tieši ar efektīvu pārvaldīšanu? Kurš pirmais drosmīgais? Ir ieslēgts. Šādi būs labāk. Paldies. Ja jau mikrofons pie manis, tad es sākšu pirmā. Manuprāt, efektīvs jebkurā jomā ir tas, kur ar minimāliem ieguldījumiem var panākt maksimālu efektu. Un attiecībā uz to jūsu nolasīto teikumu es gribētu teikt, ka nedaudz otrādāk. Dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana ir pamatnosacījums efektīvai mājas pārvaldīšanai. Vienkārši, precīzi. Jā. Es arī varu pateikt, ka tas ir efektīva mājas pārvaldīšana, ir tikai sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem un ieinteresētība apusēji, gan no pārvaldniekiem, gan no dzīvokļu īpašniekiem. Un, protams, ir ļoti labi, ka tas atbalsts ir no tiem dzīvokļu īpašniekiem, tā iniciatīva nāk arī no viņiem. Jo manā gadījumā situācija bija tāda, ka 2009. gadā es uzdrošinājos paņemt māju savā apsaimniekošanā, savu personīgo māju, kur es dzīvoju, un bija iniciatīvas grupa, kas atbalstīja to, ka grib renovēties, jo savādāk mēs neredzējām nekādu izēju, lai māju sakārtot, un šī programma nāca, un man tā bijusi tā iespēja sastrādāties gan ar BEMu, gan ar LIA, gan ar Altumu, un tā kā pieredze diezgan liela visā birokrātijā un arī viso dokumentu kārtošanā un visās izmaiņās, kas katrā programmā ir, jā, tā kā, kas pirmais maļ, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, tā kā man izdevās ļoti labi, jo es dabūju 60% līdzfinansējumu tajā laikā, un bankas procents bija 1,5%. Un man māja ir samaksājusi jau kredītu, un mēs dzīvojam perfektā, izremontētā mājās. Es izdarījusi pilnīgi visu maksimālo programmu, arī kāpņu telpas mēs izremontējām. Un, protams, ja saprotiet, ja tā vide
uzlabojās tā māja, paliek skaistāk. Tad, kā te tagad runāju šodien par to apkārtni, ja, kad apkārtni grib arī veidot skaistu, tad, protams, kad mums arī iedzīvotājs tas saliedēja viss tas process, un mēs arī taisījām telkus un apkārtni labi iekārtojām, bet pēc tam jau arī deva pašvaldību līdzfinansējumu. Un vēl kas ir arī ļoti svarīgi, ka tajā pirmajā periodā, kad es māju renovēju, es arī aizgāju pie pašvaldības un palūdzu, vai nav iespējas arī finansēt projektu un kaut kādu labiekārtošanas darbus. Un pašvaldība bija tik atsaucīga, ka viņi izveidoja savus nosacījumus un arī šis līdzfinansējums bija. Bet šobrīd viņš vairs nav un ir pagājuši 13 gadi un, protams, viss ir mainījies, mainījušies ir noteikumi. Šobrīd ir grūtāk visu to izdarīt, tāpēc, kad ir lielāki bankas procenti, cilvēkiem tā ticība, kā lai saka, tam rezultātam jau mazliet noplok, jo pēc tā pirmā manas mājas, teiksim, uzgājienu, viņi dabūja energoefektīvāko ēkas nosaukumu Latvijā tajā brīdī. Bija jau uzreiz cilvēki, kas pavilkās, kas gribēja, kas redzēja rezultātu, un ja redz rezultātu, tad jau arī tūlītās kaut ko vēlās darīt arī pārējie. Un šobrīd manā kontā ir 16 norenovēts mājas salbūt, tā kā tas ir pietiekoši daudz. Un tas viss ir pateicoties manai enerģijai, pateicoties tam, ka mani daudz pazīst, pateicoties tam, ka man uzticās, kad ir rezultāts, kuru redz, kur kaimiņi viens otram stāst, un ka tiešām rezultāts ir foršs, un es mājas visu renovēju no A līdz Z, ar visiem kāpiņu telpām un ar visu, ko tikai visu var izdarīt. Un no mana kā praktiķu viedokļa vislabākais atbalsts bija iepriekšējā programma, jo tā deva tos 50% varēja dabūt visiem darbiem. Tagad jau tas vairāk tā nav, un tās mājas, kas, piemēram, ir norenovēts no ārpuses un kāpiņu telpas nav sakārtotas, tās mājas neizskatās skaistas, un tie iedzīvotāji tur nav īpaši laimīgi. Bet, protams, kad viss jau atdurās finansēšanā, un arī izmaksas aug, un būvizmaksas aug, un tas nenormālais eiribors, kas tagad ir, tas vispār ir nosits diezgan spēcīgi to vēlmi kaut ko darīt, jo, ja tajā laikā, kad es savu māju renovēju, tad ekonomika bija ļoti laba, ja 30 eiro jāmaksā ir pa kredītu, tad tas vispār nebija nekas uz šobrīd jau, ja? Tagad, protams, tas ir daudz vairāk, un tagad, ja parēķina gada griezumā, tad renovācijas izmaksas jau ir lielākas nekā tu maksā par apkuru, neskatoties uz to, ka tā apkura arī ir diezgan dārga. Bet, vienalga pieprasījums pēc renovētām ēkām ir, un dzīvot grib renovētās mājās, un pirkt dzīvokļus grib renovētās mājās, un, protams, viņi ir daudz pievilcīgāk vide un tā. Un par tādiem grābekļiem es nevaru teikt. Man ir bijusi atsaucība ļoti liela no mājas iedzīvotājiem, un grābeklis var būt slikts būvnieks, ja tu trāpies uz sliktu būvnieku, un tad man ir bijis arī tā, ka es iepirkumu esmu pārtraukusi, jo es vienkārši esmu konstatējusi, ka tas, kas varētu vinēt, kad painteresēties viņa reputāciju un tā tālāk, vienkārši pārtrauc iepirkumu un veidoja nākošo iepirkumu, lai jābūt ir labai komandai, jābūt ir komandai gan no manas puses, gan jābūt ir komandai arī no projektētāja, no būvnieka, no būvuzrauga un tā tālāk, un no visiem, un tikai tad var tikt pie laba rezultāta. Tā. Man šķiet, jūs jau pat par sevi būtu tāds efektivitātes definējums. Mēs atšķirot skaidrošo vārnīcu bilde efektīvs. Jūsu fotogrāfija priekšā. Turpināsim ar definīciju no dažādiem skatpunktiem. Labdien, dalībnieki. Pareizi, kā minējāt, visā šajā stāstā, ka viss atslēgas vārds ir komanda. Un komandu veido gan ne tik vien kā projektu vadītājs vai tur vēl kāds, bet paši dzīvokļu īpašnieki. Un es gribētu tā īsi un kodolīgi pateikt to lielu paldies tiem dzīvokļu aktīvistiem, dzīvokļu pilnvarotām personām, kas piedalījās šajā trakajā skrējienā. Un, godīgi sakot, bez viņu līdzdalības arī daudz kas neizdarīt. Tagad es varu ar lepnumu pateikt, ka mēs kā Rīga beidzot sākam ieskrieties, un būs ļoti daudz, ko darīt mums, un arī būs ko rādīt daudz ko. Un tāpēc man ir prieks par to, ka mēs to varam izdarīt visu kopā, kas šeit sanākuši. Jā, labdien, es arī gribētu nedaudz papildināt jau runātājs, jo es gribētu teikt, ka tas ir tāds sistemātisks un komplekss pasākums, kur man gribētos izdalīt 3 puses. Un visas ir saistīts ar lēmumu pieņemšanu. Viens pēc būtības ir paši īpašnieki,
kuri pieņem šos te lēmumus. Otrs ir tomēr atcerēsimies arī pārvaldnieks, jo arī pārvaldnieks ir tas, kurš pieņem šos pareizos profesionālos lēmumus, un viņš tomēr dod virzību īpašniekiem, un atcerēsimies, ka ir trešā puse mūsu izpildvara. Jā, tie ir valsts pašvaldību institūcijas, arī tieši kurām pateicoties viņu darbam, mums ir šīs te atbalsta programmas. Gan Altums, jā, gan arī pašvaldības, kas dod savus līdzfinansējumus. Un, manuprāt, tā efektīvā pārvaldīšana ir tad, kad visas trīs puses ir apmierinātas. Gan īpašnieks, kurš ir saņēmis savu produktu, kādu grib, gan pārvaldnieks, jo tad viņam ir gandarījums par savu darbu, un es domāju, ka noteikti arī valsts un pašvaldība, jā, par to ieguldījumu, ko viņi ir, nu, kā virzītāju spēku devuši. Jā. Un tad jau ir tas galējais rezultāts. Cik jūs saskaņot, papildināt viens otru viedokli par... Tad kopīgi, manuprāt, mums tiešām radīsies tāds izcils efektivitātes definējums. Nu jā, te jau daudz runātāji pateica arī to, ko es gribēju teikt, bet es laikam teiktu, ka efektīva mājas pārvaldīšana vispirms ir spēja sarunāties. Spēja sarunāties savā starpā, pateikt, ko tad es vēlos šajā mājā. Otrs pats galvenais nosacījums ir saprast, vai mēs kopā, kā kopiena, kā katrs dzīvokļu īpašnieks, saprotam ar mājas pārvaldīšanu, efektīvu mājas pārvaldīšanu. Kādam tā ir puķu dobe, kādam tā ir nauda, kādam tas ir lietas mani mierā, es samaksāšu savu rēķinu. Ja? Un tā ir pati galvenā lieta, ko es esmu pamanījusi, un spējai arī pateikt to, ko tu vēlies tālāk, gan pašvaldībā, gan mājas kopienai, gan kaimiņam. Un man pa šiem gadiem 15 ir izkristalizējies tas, ka es jau teicu, manuprāt, jau pagājušajā konferencē, bet es atkārtošu atkal, cerot, ka tas piepildīsies. Dzīvokļa īpašniekam, iegādājoties dzīvokļa īpašumu, būtu jānokārto eksāmens. Tieši tāpat kā CSDD. Nu, mēs taču neliekam cilvēkiem, kuri ir apguvuši teoriju, tūlīt viņus laižam satiksmē uz ceļa, kur brauc kravas automašīnas, vieglās automašīnas, moči un riteņi un vēl bērni skrien pāri. Tieši tas pats ir ar dzīvokļu īpašniekiem. Tas, ko es esmu pamanījusi, nav zināšanu. Nav īsti līdz galam sapratnes, kas tad ir jādara, kādam īpašniekam ir jābūt. Vai es esmu labs īpašnieks, vai es esmu slikts. Un nedod Dievs, kaimiņš pasaka, nu tu neesi labs īpašnieks, jo tu neatnāci uz sapulci, tu neiemeti kastītē tur kaut kādu jautājumu, neieliki ķeksīti bisā aptaujā un tā tālāk. Un tad cilvēki sāk apvainoties viens uz otru un domā, ka viņi ir vai nu ļoti labi, vai ļoti slikti. Tātad galvenais ir komunikācija un spēja sarunāties. Jāmācās sarunāties. Jā, paldies. Es pilnībā piekrītu kolēģu teiktajam. Vienīgais es varbūt varētu no cita aspekta paskatīties vairāk no finanšu institūcijas puses. Tad, un aicināt varbūt izmantot, ar efektīvu pārvaldību es teiktu, ka ir jāsaprot arī iespēju saprast un izmantot esošās iespējas, ko tagad jau sniedz. Kā Ainas kundze jau minēja, viņa startēja programmā, kurā bija 60% atbalsts. Šobrīd arī ir bijušas valsts atbalsta programmas pieejamas. Tas, ko mēs redzam no Eiropas Savienības puses, ka ir mērķis virzīties uz finanšu instrumentiem, maksimāli atteikties no grantiem, un līdz ar to potenciāli mēs saskatām, ka arī kapitāla atlaides apmērs turpmāk varētu samazināties. Līdz ar to efektīva pārvaldība, es saskatu, izvērtēt šī brīža iespējas un neatlikt uz vēlāku laiku, jo dzīvojamais fonds noveco un agrāk vai vēlāk tie ieguldījumi tajā ēkā būs jāveic. Vienīgais, iespējams atliekot šo te lēmumu, tie ieguldījumi būs vēl finansiāli ietilpīgāki. Tas no manas puses, jā. Labdien! Mēs visi šobrīd skatos esošie esam saistīti, tā kā esam vienā laivā un šobrīd esam arī uz vienas skatos. Un tā sanāca, ka man laikam jāsaka kopsavilkums, jo viss, kas iepriekš bija pateikts, bija manā galvā, ko es gribēju teikt. Jā, man vienkārši ir jāatkārtojās, bet varbūt vēl mazlietiņ klāt no sevis, kad šī efektīvā pārvaldīšana, manuprāt, jā, protams, tas ir viennozīmīgi sinerģijas starp pārvaldnieku un klientu, klientu dzīvokļu īpašniekiem. Ja šī sapratne savstarpējā nebūs, tad nekas arī nenotiksies. Šis ir tāds mehānisms, efektīva pārvaldīšana, ja
ir profesionāls pārvaldnieks, kas spēj uzrunāt savus klientus, kas viņus spēj pamācīt, izstāstīt, kas ir nepieciešams, kā pareizāk rīkoties. Un ja ir saprotošs dzīvokļa īpašnieks, tas, kas spēj uzklausīt, kas saprot šo te pārvaldnieku, tad šī sistēma darbojās. Un jāsaka tā, ka pārvaldniekam jāspēj runāt ar klientu vienā valodā. Valoda šajā gadījumā ir gan juridiska, gan tehniska valoda, ja, lai, protams, ka ne katrs dzīvokļa īpašnieks ir ar tehnisku izglītību, un ne katrs dzīvokļa īpašnieks saprot šīs te visas nianses, kas saistās ar pārvaldīšanu. Tāpēc pārvaldniekam ir jāspēj komunicēt ar dzīvokļa īpašnieku tādā valodā, lai šie te iedzīvotāji mājās saprot. Un tad, kad šī sapratne ir, tad pārvaldnieks saņem atpakaļ šo, saņem atpakaļ visu to, lai varētu veiksmīgi un efektīvi pārvaldīt māju. Protams, ka ļoti svarīgi ir arī mūsdienās skatīties uz tādām sistēmām, kas jau ir efektīvākas un modernas. Ja? Pieņemsim, ļoti daudzās mājās ir WhatsApp grupiņas, kur iedzīvotāji savstarpēji komunicē, pievieno pārvaldnieku klāt, ja? un operatīvi var pieņemt kaut kādus lēmumus. Ļoti daudziem pārvaldniekiem ir izstrādāts jau informatīvas platformas, kurās tad iedzīvotāji var komunicēt jau patiešo ar pārvaldnieku, ja, un tas notiek ļoti operatīvi. Manuprāt, šis te viss kopējais ir šī te efektīvā pārvaldīšana. Jūs zināt, atverot Latvijas mājokļu skaidrojošo vārnīcu, tāda vēl nav uzrakstīta, bet es ceru, ka taps pēc šī pasākuma. Tad uzšķirot uz saikli atrodam vārdu efektīvs, un es tur atrodu tādus vārdus kā komanda, saruna, sadarbība, enerģija, neatlikšana, uzdrīkstēšanās un mācīšanās. Un visi laikam tad māja ar galvu, bet, mīļie draugi, ja jau viss būtu tik vienkārši un tik rožaini, redziet, mēs visi pamājam ar galvu, skaisti sadodamies rokās un kāpjam no skatuves, bet ir jau tomēr arī dažādi izaicinājumi un problēmas, un gal galā šī diena ir ne tikai par vienošanos, par labi padarītām lietām, bet arī to starp, lai saprastu, ko tad mēs varam darīt labāk un efektīvāk. Citi mācās no savām kļūdām, citi no svešām, un tomēr, ja mēs esam parunājuši par tādu labu piemēru un esam par to vienojušies, varbūt jums katram tomēr ir no sava skatījuma padalīties ar kādām kļūdām, kas ir tad visbiežāk pieļautās kļūdas, vai kuras jūs savā konkrēti praksē esat redzējuši. Kurš tad būs ne par tik rožaino gatavs padalīties? Es varu turpināt, un arī šo jautājumu. Protams, ka dzīve ir dzīve, un pārvaldīšana arī ir dažādi melnumi, un nesanāk varbūt līdz galam, kā vajadzētu, bet grābekļi ir, un lai neviens nestāsta, ka viņiem nav, tad vienmēr visiem mums ir grābekļi, bet galvenais mums ir jāsaprot, kā no tā izvairīties, lai mēs neuzkāptu atkal un atkal uz to grābekli. Piemēram, ja mēs ar piemēriem varam runāt, ja, tad viens no piemēriem ir tāds, kad, ko mēs darīt citādāk šobrīd, renovējot māju. Viens no tādiem piemēriem ir tas, kad nevar tik ļoti uzticēties dzīvokļu īpašniekiem, neizvērtējot visas situācijas. Ja mēs paraugamies atpakaļ, gadus 10 atpakaļ, ja, tad mēs saprotam, kāda šī kopējā māju renovācijas programma bija. Mēs paši vēl mācījāmies, ja, jo faktiski no 2010. gada, kad programmas ir atvērtas vaļā, tad mēs arī paši esam mācījuši savus dzīvokļu īpašniekus, klientus, un kā mēs mācējām, darījām. Ja, un mēs ļoti uzticējāmies iedzīvotājiem, kad iedzīvotāji izvēlējās varbūt kaut kādus darbus nedarīt. Tā skaitā ventilācijas sistēma bija viens no tādiem pamastajiem, ja, par ko dzīvokļu īpašnieki nedomāja un atmeta varbūt, jo tas tomēr maksāja kaut kādu naudu, un iedzīvotāji nevēlējās darīt tādas lietas. Ja? Un mēs šobrīd saprotam, ka tas nebija pareizi paļauties uz to, ka iedzīvotāji veiks tos mājas darbus, kurus mēs esam uzticējuši, kaut vai vēdināt dzīvokļus, bet, diemžēl, tas nenotiek. Ja? Pēc renovācijas tas nav, un šobrīd mēs jau saprotam to, ka ir lietas, kuras ir jādara automātiski, kuras nevar atteikties, no kurām nevar atteikties. Tas ir mazliet no pagātnes, bet ja mēs paskatāmies uz nākotni, tad mēs šobrīd esam nulles punktā,
Un nākotnē, es domāju, ja mēs pēc 10 gadiem tiksimies atkal šeit, šādā sastāvā, tad mēs runāsim jau citādāk, un es atkal teikšu, 10 gadus atpakaļ mēs nevarējām pierunāt dzīvokļu īpašniekus un pārliecināt par to, ka būtu jāierīko ventilācijas sistēmām arī rekuperācijas sistēma. Ja? Tad es domāju, ka šobrīd šīs sistēmu izmaksas vēl ir salīdzinoši dārgas, bet tās ir efektīvas. Ja mēs paskatāmies uz energoefektivitāti kopumā, tad pēc 10 gadiem noteikti mēs jau būsim jau atkal atpalikuši ar to, ko mēs ejam uz priekšu, ja? Un par šiem jautājumiem mēs atkal runāsim un runāsim. Bet es gribētu pateikt to, ka, lai neuzkāptu uz šiem grābekļiem, mums ir tomēr pašiem jāizvērtē, pašiem kā profesionāļiem, jāieklausās ir būvniekos, kas ir profesionāļi, projektētājos, un jāizvērtē, ko tu mums īsti darīt. Mēs nevaram klāji uzticēties varbūt iedzīvotājiem, kuri nav šajā te lauciņā tik profesionāli kā pārējie būvniecības dalībnieki. Ja? Līdz ar to šis grābeklis tomēr ir jāņem vērā. Paldies, un es ceru, ka ātrāk kā pēc 10 gadiem mēs šeit tiksimies, jo noteikti runāt par ko būs jau nākamgad, bet Ivet, vai jums automgaiteņos ir sanācis apkopot visbiežāk pieļautās kļūdas cilvēki, kuri pieļauj iesniedzot varbūt dokumentācijā, birokrātiskajos procesos? Jums varbūt ir pašiem sanācis no savu skatu punktu redzēt, tomēr, kas ir tas, kur cilvēki atkal un atkal uzkāp uz šī grābekļa. Jāsaka, protams, mēs redzam kaut kā tās biežākās arī kļūdas, un mēs esam mēģinājuši arī viņas risināt, bet varbūt nevienmēr bijis tas veiksmīgākais arī atrastais risinājums. Tas, ko, kā piemēram var arī minēt, piemēram, esam mēģinājuši palīdzēt, piemēram, būvniecības līgumu sagatavošanā, bet varbūt tas arī nav bijis tas efektīvākais, labākais risinājums. Tās kļūdas, jāsaka, katram ir individuāls, un viņas ir atkarīgas arī ļoti no dažādiem tiem ārējiem apstākļiem. Ļoti ir liela veiksme, kā paveicās ar būvnieku, un Ainas kundze arī labi pieminēja, ka viņa izdara, piemēram, viņas gadījumā, viņa veic ļoti lielu tādu sākotnējo ieguldījumu, ka izpēta vai pārtraukt iepirkumu vai nepārtraukt. Citos gadījumos tā izvērtēšana netiek veikta, un tur tā grābekļa arī sanāk uzkāpt. Tur ir tāda, jāsaka, priekšspēja un liela arī veiksme. No mūsu puses, man liekas, mums tā visbiežākā sadarbība ir, protams, ar pilnvarotām personām, ar projektu vadītājiem. Un tās personas, ar kuriem mēs ikdienā arī komunicējam, un mēs noteikti varam teikt, ka tā ir ļoti liela nozīme, protams, ir arī projektu vadītājiem. Viņš nosaka ļoti lielu procesu arī gaitu, seko līdzi norisēm, seko līdzi, kā vispār tas projekts arī virzās uz priekšu, un spēj pieņemt arī lēmumus, vai kaut ko mainīt, vai apstāties, vai kaut ko turpināt darīt. Tā kā es teiktu, ka tas pamata atslēga noteikti ir projektu vadītājs. Tas, ko mēs tad Altums vēl, protams, darām ar tiem grābekļiem, kur mēs atkal paši spējam kaut ko koordinēt un vadīt, tas ir jauno programmu izstrādē, jo noteikti arī ministru kabineta noteikumi, kas nosaka programmas nosacījumus un kā tas atbalsts tiek piešķirts, tas arī laika gaitā mainās. Mēs ar ministriju parasti komunikācijā mēģinam saprast, kuri tie grābekļi, kas traucē, kas kavē, un mēģinam to labot un risināt jauno programmu ietvaros, jaunās programmas ietvaros, un tas ir tāds, jāsaka, tādi globāli lielie jautājumi, kuru mēs mēģinam vismaz arī atrisināt un risināt, un to mēs, cik redzam, varam vēl ietekmēt un izdarīt. Bet pārējās tādas projekta lietas, es teikšu, ka jā, kā minēju, projekta vadītājs un liela veiksme un laime ir, un cik ļoti projekta vadītājs iesaistās līdz niansei visā procesā. Es gribētu pajautāt Paulai un Ingrīdai, izmantojot situāciju starp mums, gan zālē, gan šeit uz skatuves. Mums ir pašvaldība pārstāv, zālē arī politikas veidotāji, ir valsts pārstāvi. Vai ir kādi grābekļi, kurus jūs gribētu, lai viņi saskata, lai viņi ierauga, ka tur ir kaut kāds grābeklis jums pa vidu no ieviešanas viedokļa? Es noteikti varētu teikt, ka tādi grābekļi ir, un pats galvenais ir tāds, ka varbūt pašvaldībā pārstāvjiem šķiet, ka dzīvokļu īpašnieku kopības kaut kā jau pašas tiks galā. Gan jau viņiem tur Altums palīdzēs, gan jau viņiem tie projektu vadītāji un konsultanti.
Bet ziniet, kā no savas pieredzes, gan pašas savā novadā, gan arī citos novados redzu, ka pašvaldībai ir ļoti, ļoti milzīga nozīme. Un tas ir saistīts ar uzticēšanos, tāpēc, ka kopumā tajā lielajā mājā, kas ir katrā novadā vai pilsētā galvenajā, ir tie cilvēki, kuriem citi cilvēki uzticas. Un ja šie cilvēki neko nedara, neinteresējas un nepamudina, mums tādi ir daudzi piemēri. Šeit varu minēt Valku, Valmieru, kas man ir kaimiņos, ja? Tad mēs redzam Alūksne, es pat esmu no Gulbenes novada, un tad mēs redzam, liekas, kā 50 km, 100 km attālumā vienā kaut kas notiek ļoti aktīvi, un otrā nenotiek. Viss tur, kur notiek aktīvi notiek Liepājā, tāpēc, ka Liepājā ir cilvēki, kas par to interesējās, no pašvaldības arī, ja? Vai tā ir namu pārvalde, kurā, piemēram, Valmiera, kurā ir ļoti aktīvi projektu vadītāji, ja, kuri iet pie cilvēkiem un runā cilvēkiem saprotamā valodā. Un ir pašvaldības, kuras, varbūt vienkārši gaida, ka cilvēki paši tiks galā, bet viņi netiek. Jo izrādās, ka tie cilvēki daudzdzīvokļu mājas, viņi arī gaida, ka viņiem varbūt pašvaldība palīdzēs. Un tā viņi viens uz otru gaida. Un tas grābeklis ir laiks. Laiks, ko cilvēki pazaudē, jo viņi neuzsāk šo te programmu, paiet viena programma, viņiem māja paliek sliktākā stāvoklī, nav sapratnes, ko ar to darīt, aug procenti, eiribors, nāk programmas, mainās, mazāks nosacījums atbalstam, ir lielāks. Man arī ir tā pieredze, kad bija šie 60%, tad bija uz 50%, tad šajā programmā visi bija, vai cik maz ir, jau ar cerībām gaida nākošo programmu, bet pa šiem gadiem māja paliek arvien sliktāka. Sienas bojājas un rēķiniet, cik jūs gribiet. Man arī banku pieredze no projektu vadīšanas un arī no kredītu administrēšanas. Vienalga, vai tas ir 2015. gads, vai 24. gads, vai 2006. gads, uz to laiku tas ir labākais brīdis. Jo cenas augs, nodokļi mainīsies un programmas mainīsies. Ir jālec iekšā un jādara. Es pilnīgi pievienojos Paulai un jāsaka, ka es gribētu, lai arī valsts līmenī, tā kā es arī pārstāvu reģionu, es gribētu teikt, ka neaizmirstiet reģionus. Mēs visi skaisti pasakam par to, ka mums ir atbalsts reģioniem. Realitātē tas nevienmēr tā ir. Un laiks ir tas, ko mēs zaudējam katru dienu. Tā ka katram, kurš vēl joprojām šaubās, ejot mājās, paskatieties uz to savu namu. Paskatieties un nolemiet šodien iet pie kaimiņiem, runāt ar savu pārvaldnieku, jo tieši šodien ir labākais brīdis, lai to lēmumu pieņemtu. Rīt tas jau būs pa vēlu. Vai droši? Jūs zināt, ka tā arī ir savu veidu barība viņu ieguldītajam darbam un viņu līdz šim paveiktajam tie jūsu aplausi patreiz. Sakiet, vai no Rīgas līdz Ādažiem nav pārāk tālu, nav arī pārāk tālu no šīs vietas, bet vai jums ir identisks skatījums uz šo situāciju, vai tomēr jūs saskatāt atšķirības arī viens otru darbībā? To mums arī noteikti būtu interesanti uzzināt. Es domāju, ka ir gan kopīgais, gan atšķirīgais, bet varbūt tas atšķirīgais Ādažos no Rīgas ir tas, ka Ādaži nav tik liela kā Rīga. Ja? Un tas, ko es redzu, kā mums ir arī aizgājis jau 11 šie te objekti, sākām ar vienu, ar otru, un tad viņi tomēr viens uz otru blakus mājā paskatās. Kaimiņš paskatās uz kaimiņu, ja, un ja ir vēl dažas mājas palikušas, kuras tajā vienā ielā nav atjaunojušās, ja, tad šobrīd ir tas, kad jau visi ir sapratuši, ka vajag. Viņi ļoti ietekmējas tādās mazākās, varbūt, jā, pilsētās viens uz otru. Rīga ir pārlieku liela, varbūt viena ēka atjaunosies, ja, cita būs citā kvartālā, un tāpēc varbūt nav tas rezultāts tāds, kādu grib. Bet tas, ko mēs esam arī sapratuši, lai būtu šis rezultāts, nepietiek tikai ar labu projektu vadītāju. Protams, projektu vadītājs ir tas, kurš tajā visā rāmī turējas, bet pārvaldniekam ir obligāti jābūt klāt. Neatkarīgi no tā, vai projektu vadītājs ir no uzņēmuma vidus, vai viņš ir noslēgts līgums atsevišķi. Pārvaldniekam ir obligāti jābūt pie visiem darbiem, pie plānošanas, pie visām lēmumu pieņemšanām, visās tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā, būvsapulcēs, jo tieši pārvaldnieks ir tas, kurš zina ēkas tehnisko stāvokli. Jo projektu vadītāji bieži viņi tomēr skatās tā diezgan vispār. Ir energoefektivitātes pasākumi, to mēs izdarīsim, bet pārvaldnieks zina,
ka ļoti svarīgi ir inženiertīklu atjaunošana, kā Jelgavnieks saka, nevajadzēja līdz galam uzticēties īpašniekiem, jo viņi grib tikai vispārēji un kaut ko. Un tāpēc tas ir tieši pārvaldnieks, ja, kurš visu laiku būs blakus un atceramies, noslēgsies projekts, pēc tam paliks pārvaldnieks ar šo objektu. Ja. Rīga. Rīga ir liela. Visu skaņu gaismu, vietējie pārstāvji ir. Nu jā, Rīga ir lielāka nekā Ādažs, jā. Man izdevās arī savu pirkstu nospiedumu atstāt Ādažos, jā. Un atsevišķi arī Latvijas reģionos, jo bija nesaistīts gan tiešā veidā, gan netiešā veidā ar māju atjaunošanas procesiem. Nu, grābeklis jau ir diezgan Rīgā ir daudz. Mēģinām viņu sapiet, bet tas lielais grābeklis ir, protams, dzīvokļu īpašnieku tāda domāšana, to, ka mans dzīvoklis īpašums beidzās līdz tapetēm, pārējais man nekas neinteresē. Ja, un līdz ar to vēl vien mēs te diskutējām ar Orļegu savā starpā, kad varbūt reģionos tā kaimiņu būšana ir pietiekoši, varbūt aktīvāk, nezinu, bet Rīgā pat viens kāpņu ietvaros jau dzīvokļu īpašnieku viens otru nepazīst un nekomunicē savā starpā. Protams, tas lielais grābeklis ir būvniecības process, kurā ir daudz visādas problēmas, kuras nevar sākotnēji arī tā teikt identificēt, lai pateikt, ka viss ideāli būs un viss tas process beigsies tā kā nepieciešams. Sākās jau, protams, ar pašu dzīvokļu īpašniekiem, pēc tam ar projektētājiem, ar kuriem arī ir kaut kādas lietas, kāpjam uz grābekļiem, stāstam arī no savas dzīves darba pieredzes attiecībā katrā mājā, un katra jauna māja ir izaicinājums, un līdz ar to es tā varētu teikt, katra māja ir mācības stunda attiecībā uz to, lai to sasniegtu to rezultātu. Un tā būvniecība, jā, tas ir tāds diezgan sarežģīts process, jo katra māja ir atkal nes pārsteigumus, ne tikai inženieru komunikācijās, jā, bet arī vēl citādās konstruktīvās lietās, un rezultātā atrast pareizo risinājumu. Cik tas, kā mēs arī visi sākotnēji minējam, tas ir komandas darbs, un tādā brīdī arī tas arī atspoguļojās. Ja komanda ir, un tad attiecīgi to var rezultātu sasniegt. Un mums kā Rīgai, protams, tas darba lauciņš pietiekoši liels, ambīcijas arī liels, kā arī Iveta pieminēja, vienu māju atjaunojot vienā rajonā, tas neko nedod, jādomā bišķi plašākā mērogā, un līdz ar to tādu fokusi attiecībā to, ka, ja tu brauc iekšā Rīgā, tad tu redzi, ka kaut kas ir, un to es arī gribu no savas puses panākt, jo kamēr iekšā tas dzinolis, lai mājas atjaunojās, un te gribās, lai tas arī tā notiek. Ne tik vien, ka tu brauc ar Valku, Valmieru, tiem pašiem Angažiem, Ādažiem un vispārējām, kad viss ir, bet kāpēc Rīga? Un tāpēc ir tas pamatmērķis, to Rīgu tomēr izkustināt, un mums tas šobrīd pirmie soļi, kā mazam bērnam, ir izdevušies. Jā? Tagad mēģināsim spērt vēl lielākus soļus. Bet man ir liels prieks sadzirdēt no jūsu puses tas, kas izskanēja jau pašā sākumā, ka jūs kā Rīga šajā gadījumā esat pat gatavi mācīties no reģioniem. Un ka reģioniem, protams, lietas, kuras tur varbūt bija veiksmīgāk, vieglāk, ātrāk implementēt un ieviest, tagad ir pienākusi jūsu kārta, un tie pieredzes stāsti pat jums šajā gadījumā ir noderīgi. Man pieredze ir pietiekoši ilgadēja. Es jau ar šiem projektiem, kā jau mēs esam jau no 2008. gada, man pirmā viena māja ir renovējusies ar 20% līdzfinansējumu. Toreiz vēl nebija ieviesta programma, un es varu ar to mājas pārstāvu tikai lepoties, kā viņi to sasniedza. Bet par to pieredzi. Tur laika gaitā visu laiku to pieredzi veido, un arī mēs esam savstarpēji komunicējuši un dalījušies ar pieredzi. Mēs arī ikdienā ar pārējiem apsaimniekotājiem kaut kā savstarpēji runājam, kuri kādas ir tās sāpīgākās lietas, kā risinājumu atrast. Un vēl viena tāda interesanta stāsts no iepriekšējā gada pieredzes apmaiņā ar Igauniem.
mēs runājam, ka Igauni mums visur priekšā un baigi forši. Un, jā, ir zināmā mērā uz Igauniju ļoti bieži braukāju un redzu, kas notiek viņiem apkārt, bet savā tās savstarpējās diskusijās starp Igaunijas kolēģiem konstatējām, ka viņiem arī nekas tik baigi forši neiet. Ja? Kad mēs uztaisījām tādu ekskursiju par Rīgas atjaunotajām ēkām, viņi bija bišķi pārsteigti. Ja? Tāpēc neesam mēs tie sliktākie. Ja? Un Igauni labprāt pieteicās uz otrreizējo tūri, atbraukt vēlreiz apskatīties jau atjaunotās ēkas, kuras mēs varētu parādīt. Un vēl viena tāda, mēs tomēr, kā Oļegs arī minēja, es esmu arī šobrīd pēc visiem šiem darbiem ar to māju atjaunošanas procesu secināju. Mājai jāiet pēc maksimuma. Nekādas atkāpšanās uz minimumu, jo man ir arī mājas, kuras ir vienkārši nosiltinājuši, un tad pēc tam savā pusē kašķējās, jā, tā viegli sakot, jā, par to, kāpēc mēs tur kāpņu telpu nesakārtojam vai kaut ko tam līdzīgi. Un tāpēc es arī visur, kur es saku, piedalos mājas sapulcēs, saku, projektējam maksimumu, vienmēr atkāpties no maksimuma ir vieglāk nekā otrādīgi pēc tam pieņemt. Jo nostrādā reizēm tāda devīze, mums ir diemžēl arī tāda liels grābeklis, kad skopais maksā 2 reizes, un mums ir māja pat, kas maksā 3 reizes. Ja, tad faktiski no šī grābekļa mēs arī gribam izvairīties. Kurā gadījumā es gribu teikt, ka katrs objekts, kas ir noslēdzies, ja, mums kā pārvaldniekiem, tā katru reizi mēs no viņa kaut ko mācamies. Jo katrā objektā, es domāju, visi piekritīs, kas to ir darījuši, katrā objektā mums parādās kaut kādas jaunas nianses, jauna pieredze, nevienmēr varbūt uz to brīdi tā labākā, bet mēs no katra objekta kaut ko mācamies un to pārnesam, to pieredzi jau uz nākamajiem objektiem. Nu, principā projektu vadītājiem jābūt psihologam, grāmatvedim, finansistam, inženierim, būvniekam. Es varētu nosaukt ļoti daudz kaut kāds tāds profesiju pārstāvis, lai varētu salikt to, ko nozīmē projektu vadītājs. Ekonomistam un visam pārējiem. Paula vēl kaut ko gribēja piebilst. Jā, bet es gribēju pateikt, ka tomēr vēl pirms būvnieka, vēl pirms projektu vadītāja, vēl pirms vispār lēmumu, ka jūs kaut ko darīsiet, pamatā tur ir cilvēks. Un tur ir pats vienkāršākais mājas sirds, mājas gariņš, tas, kurš visvairāk skrien, šis cilvēks. Un bieži vien, ko es esmu pamanījis, to arī Ādris šeit pieminē, projektu vadītājs aiziet, kas paliek mājas gariņš, paliek mājas cilvēks. Un bieži vien, mēs jau arī pagājušajā gadā konferencē par šo runājām, šie cilvēki nav pienācīgi atalgoti, un arī uz to mājoklis strādā. Nu, cik tad mājas pārvaldniekiem, tiem parastajiem cilvēkiem, māju vecākajiem vai mājas sirdīm ir liels šis te atalgojums mēnesī? Un tad iedomājieties, tas arī ir viens milzīgs grābeklis. Jūs gribat, lai šis cilvēks, kurš ir tik aktīvs, kurš ir tik varošs un darošs, viņš skrien uz citu pilsētu, iegūt pieredzi, viņš atrod projektu vadītāju, viņš veic iepirkumu, viņš pārtrauc iepirkumu, ja? Tad, kad mēs paņemam projektu vadītāju, tad jau tas process sākas profesionālāk, vai ne? Bet, lai vispār nonāktu līdz tam, ka var paņemt projektu vadītāju, ir sarunas, ir mājas kopsapulces, ir strīdi un ir ar šo te vienkāršo mājas gariņu, kuram visi maksā šitik. Piekritīsiet. Ja tam pārvaldniekam nav 20, 50 un 100 mājas, ja viņš ir vienīgais cilvēks, kas varētu palīdzēt atjaunot šo māju, tad viņa atalgojums ir ļoti niecīgs. Un tur ir jārunā arī varbūt tad ar altumu, ka ne tikai projektu vadītāji saņem šos te procentus, kas ir 3% vai no šīs te projektu summas, bet arī šie mājas pilnvarotie vai šīs te personas, kuras paliek tajā mājā dzīvot, jo pēc tam viņiem ir jāuztur, jāpiesaka garantijas laika dažādi darbi, kad projektu vadītājs jau ir prom. Piekritīsiet? Neviens viņiem atalgojums neceļ. Tātad, ja jūs gribat, lai atjaunojas mājas, ir jāsāk arī runāt par to, par cienījumu atalgojumu šiem māju pārvaldniekiem, kas varbūt ir tikai pārvaldnieks vienai mājai. Un viņš varbūt nav uzņēmums. Mazu piebildi attiecībā par projektu vadītāju. Diemžēl to nabas saiti nevar pāraut pēc projekta realizācijas. Tu sadzīvo jau entos gadus ar to, ka visu laiku jāpalīdz, neskatoties to, ka māja ir pabeigta, viss ir kārtībā. Jo tomēr ir
kaut kādi finanšu dati jākopo, jārēķina, tāpat viss savilkt kopā galas attiecībā pēc projekta realizācijas. Un katram dzīvokļa īpašniekam sarēķināt tās individuālās izmaksas, kas attiecās. Tur arī ļoti daudz sarežģīts jautājumu un strīdi par šo tēmu. Un līdz ar to, kā es saku vēlreiz, liels paldies tiem mājas aktīvistiem, kas šo uzņēmās, kas paņēma to nastu un uz sevim to pārņem to visu to procesu un vadīt to savu māju. Jo bez viņu līdzdalības diez vai, ko mēs varētu izdarīt. Tas, ko es saklausīju šodien un ko es iemācījos, ir iet uz maksimumu un meklēt mājas gariņu. Tad, kad es viņu meklēšu savā mājā, es došos uz Saldu un meklēšu jūs. Paldies visiem šīs diskusijas dalībniekiem. Un noslēgumā es patiesībā gribētu kaut ko teikt nevis jums, bet es gribētu teikt kaut ko jums un novēlēt. Izmantojiet iespēju, ka viņi šodien šeit ir klātienē ar savu pieredzi, ar savu entuziasmu, ar savām zināšanām. Izmantojiet īpaši pusdienas laikā, tad, kad viņi ēdīs, jūs viņiem patraucējat, droši vien pajautāt kādu jautājumu. Ja? Paldies jums visiem par klātbūtni!